Jānis šurp stājies kaut kur. Tur, kur tieši patrāpījies mums ar kadrā. Tā kameras ir tur. Augsti. Es vienīgais nepildīju. Nē, mēs Es arī. Es augšiņu nepaņēmu, tāpēc es... Aiziet. Pirmais dublis aiziet. Ne, dubļi jums tur ir lejā. Pirmais dublis. Aiziet. Nu ko, festivāls Playground 333 jau rīt. Tie, kas vēl nav nopirkuši biļetes, to noteikti vēl var paspēt izdarīt. Ja nē, paši vainīgi. Tā kā, nu, man liekas, ka arī vēl festivāla dienā var paspēt to izdarīt. Tā kā jums vēl viss priekšā. Sibila, Ņina un Arķoms. Arķoms vienkārši pienāca tikko, es nezinu, kas viņš tāds ir, ko viņš te dara. Bet Sibila viens no tiem, kas droši vien visvairāk zina stāstīt par festivālu, kas būs, kas un kā. Un es pieļauju, ka visi, kas interesēs, tie tāpatās jau zina, kas būs, kas un kā. Sibila, kā notiek gatavošanās? Es skatos, visi ir roka, tur kas kaut ko būvē, tur cer, ko tie motociklis dara. Es vispār nesaprotu. Viss pēc plāna, viss pēc schēmas, vai ir tā kā ir krieviem ar Soču olimpiādi? Nu, kad vēl jāpaspēj kaut kas? Vēl jāpaspēj. Nē, es domāju, ka viss notiks laikā. Mēs jau nedēļu šeit dzīvojam. Mums ir tāds saucamies hippie camps, kur mēs kopā taisam ēst, kopā mostamies un palīdzam viens otram uztaisīt visu. Vingrojam, mēs no rīta ceļamies ar wakeboard treniņu, izpeldamies kārtīgi un tad sākās diena un tad viens otram palīdzam, rišķitējamies un organizējamies. Šitā vajadzēja brīvprātīgiem uzreiz piedāvāt, kad būs šitāda nedēļa lieta, šitāda padarīšana, tad būtu pilns ar brīvprātīgiem, pat varētu sēdēt kājas izstiept, zin kā, un tā viss. Nu, man jau patīk tas process, nevar tā, izdara šito un pats sēdēt izstiept uz kājas, peciņas, piu. Bet brīvprātīgiem mums ir daudz draugu, mums nāk palīgā, tā kā mēs jau esam diezgan liels pulks. Beigām viņi paliek arvien vairāk, man liekas, draugi viņi tikai brauc klāt un vēl grib palīdzēt šo un uztaisam ēst un to. Pēkšņi baigi daudz draugu uzradušies, vai ne? Tiem, kas brauc uz festivālu jau piekdienu, jā, varbūt, zin kā, nu tā kā es, ka darba nav. Jā, visa diena brīva, var braukt, cikos grib. Kā noteikti pat tā schēma, teiksim, kas jāsaprot, kā jāuzvedās, cikos drīkst braukt, kas tur, es nezinu, teltis, kur būvē un kā, kur kaut kas? Tā ir tā, kad vārti vaļās vaļā ap 4, tad kā mēs to schēmu izdomājam, ka visi noliek mašīnas, uzceļ teltis, un tad dodās uz wakepark zonu, skatās, kas notiek, tur jau viss kaut kas puiši sāk lēkāt pa dirtiem, wakeboardā būs sacensības amatieriem, junioriem, tad šī fiks meitenes jau būs uztaisījuši savus burvīgo mežiņu. Meitenes būs uztaisījušas mežiņu? Meitenes būs iekārtojušas skaistu pasakāju mežu nostūri tur tālāk. Un tad arī koncerti, par kuriem var pastāstīt Ņina vairāk. Nu, jā, runājot par koncertiem, Ņina električka, kā mēs secinājām jau, jā? Kā darbā sauc Nīna, jauki. Vairāk zinot par koncertiem. Kas te paredzēts, teiksim, piekdien, sestdien, uz ko, es nezinu, no cikiem kaut kādas jau sākās kaut kādas grupas spēlē kaut ko, vai kas notiek? Jā, piekdien ir tā, ka jau no 7 vakarā sāk pirmais DJ spēlēt. Mums ir 2 skatuves. Uz vienas pārstāv dzīvās grupas un uz otras būs producenti un DJ. Beigti nē, bet viņi būs vairāk elektroniski DJ. Vairāk tā kā dzīvi un tā kā robotā, jā. Baigi smieklīgi. Tātad, jā, mums ir piekdien, principā, kā 7 sākam, tā beidzām 4:30 no rīta, un tad vēl paliek vēl otra skatuva, kur vēl ballīt vēl ievalkās līdz 6 no rīta. Piekdien, kas uzstāsies piekdien? Nu, pa dzīvajām grupām, jā? Dzīvajām, jā. Nu, teiksim, varbūt es nevarētu nosaukt visas, jo tas būs baigi gari. Vai laiks, es varu vienkārši iet visam cauri. Ir tā, ka no lielākiem headlineriem piekdien uzstāsies Oit, kas ir igauņu tāda indie rock grupa, kas obligāti jānoklausās. Tad mums būs lietuviešu Garbonatas basistas, tad būs vēl DJs Red Bull freestyle uzvarētājs no Beļģijas, DJ Madfingers. Viņš arī, principā, man liekas, noslēgs ballīti, ja es pareizi atceros. Nē, pēc viņa vēl būs vēl viens igauņu DJs Centrons, kas ir 8-bitu pavēlnieks. Un no DJ skatuves producentu mēs kā varam izcelt. Piekdienā būs Alvis Ruts, DJs Magnus Seriņš, būs... Es tagad uzreiz neatceros, bet nu jau aizgāja viss, ka mums nav laika. Jā, bet ir jau vēl sestdiena. Jā, un kas ir sestdiena par dziesmām? Sestdiena par dziesmām. Sestdiena ir tā, ka no 3:00 arī skatuve jau sāk darboties, būs viens DJs, un tad sāksies arī atkal grupas uz lielās skatuves, kur būs arī no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Vēlamies izcelt Golden Parasite, kas ir lietuviešu producentu duets, varētu tā teikt.
Tad būs, protams, pašmāja Trijāns parks, Martas asinis, būs Big Bluff, būs Rebel Riot, rīktīgs rock'n'rolls būs pret rīta gaismu. Un kas mums vēl tur bija, es tagad kaut ko aizmirsu, bet no producentiem atkal mēs varam izcelt Deep Shock no Lietuvas. Un tad es atkal uztraucos un aizmirsu. Labi, vienmēr sakot, būs Deep Shock no Lietuvas un vēl citi arī. Un vēl kādi 10 citi producenti un DJ. Vienmēr sakot, tiem, kam tas sports varbūt bišķi mazāk, var tikai pastīties un tā būs ko dzirdēt un izdejoties. Vēl viena maza detaļa, ko es aizmirsu pateikt. Mums būs īstenībā arī vēl trešā skatuve, kur būs dabas skaņas, dažādas meža skaņas, kur varēs, tiksim, ja tu nevēlies skaļu mūziku, var aiziet tur un paklausīties vienkārši putnu čivināšanu, pagulēt sienu gubās. Un tad ir mums vēl cilvēkiem... Pilša pilsētiņas skaņas, ja, kad agri no rīta ap 7:30 iet ar mikrofonu, kā tur visādas skaņas atnāk. Un tad mums vēl būs, pa dienu būs iespējams no 2 līdz 6 iemēģināt roku dažādos bungu rituālos, bet bungu instruments. Būs pie mums Pulse Effect, kas būs viņa meistarklases. Viņi piedāvās dažādas instrumentus. Būs iespējams 20 cilvēkiem vienlaicīgi pamēģināt dažādas instrumentus viņa pavadībā. Tas ir sestdien arī? Tas ir sestdien, un tad jau trīcošām rociņām daudziem, vai cik forši sanāks, ticim man, vai ne? Būs ļoti interesanti, bet varbūt tieši labi izvingrinās un tā paliks atkal viss kārtībā. Ātrie ritmies vaļā. Tādas darbnīcas, bet arī būs jauniešu picu darbnīciņas, kur katrs var uztaisīt savu picu. Būs tā mākslas galerija mežā, un kur meitene taisa 2x2 metru liels mandāls. Tad būs nenormāli dūls ziplines no kalna augšas līdz tam stabam. 600 metri. Līdz kuram stabam? Tur, kur tas stabs, bet tur blakus vēl viens ir. Aha, tas, kurš tāds maziņš, ja? Tas, kurš tāds taisns un viens tāds A, bet viens tāds I. Sanāk pāri mini braukt faktiski. Jā, tieši tā. Un tu no tur augšas plīvināsies tur lejā. Visi droši, visi forši. Un tad tur augšā, kur ir tur jau redzams, ka taisa mums to slipenslaidu. Šodien jau bišķiņi ietestēja. Ietestēja pa tiem kokiem, ja glig rokas. Jā, pa to vidusdaļu vairāk. Tā tie DJ rodās, jā. Un jā, tur augšā būs arī lielas gandru šūpoles brīvo kritiens. Tas nozīmē, ka brīvais kritiens tāds vēziens pāri krājiem, tad apakaļ un maziem, gan lieliem. Tāds kā meža pārkūriņš, kā meža kaķīts. Un vēl. Man liekas, ar šito jau pietiek uz mēnesi te visiem, ko darīt. Tikai mums varēs arī iegūt īsti tetovējumu, ja vajadzēs. Jā? Jā, un ne tikai varēs arī zelta tetovējumus un hēnas tetovējumus un īstu tetovējumus un uz kaut ko. Un vrepus matos. Jā, arī. Jā, nu šitās meiteņu lietiņas, ja jūs te atstājiet sev tagad. Nē, bet ja tu gribēsi, teiksim, bārdu rozā krāsā nokrasot, nu tad... Kur tad, ja ne te? Īsti kaut kādu Donaldu Daku uz rokas gribēs, nu tas normāli vīrišķi. Man jau vienam draugam ir, es negribu vēl atkārtoties. Labi, šitās meiteņu lietas, jā, lai paliek meitenēm, ja, šitie neīstie tetovējumi rozā. Jā, Arčijs, man liekas, cilvēks, kurš ir izbīdījis longboardu kustību Latvijā, nu jau tik tālu, kad es pats skatos, mums pat Ciemupē, man liekas, katrs otrais jau ar longboardu brauc. Nu, kā mums, ir tāds ciems loks. Kas longboardistiem paredzēts? Es varēšu arī atnākt, piemēram, ar basām kājām, bez dēļa, ja, un pabraukāties? Nē, nāc labāk iedās, bet longboardistu kalniņā būs noma, bet noma būs par brīvu, ja? Noma tas vienkārši tāds svinīgs nosaukums tam, ka mums ir dēļu krājums, ko visiem iesācējiem iedot. Lūk, un skaidra lieta varēs braukāt un ne tikai varēs visus dēļus testēt. Tur būs Latvijā ražotie dēļi, ko taisa Latvijas boardbuilderi. Tur būs arī ārzemju ražojumi. Varēs braukāt pa kalnu, būs tā saucamais wet slide. Tur ir drošas braukšanas trase, kur tiks palaistas ūdens strūklas. Un caur tām visām strūklasiņām varēs braukt uz leju, slidināties, vaļāties pa to balto pārklājumu. Pilnīgi droši, bez nevienas skrambiņas. Instruktora pavadībā. Man jau liekas, ka laikapstākļi varētu būt tādi, kad wetslide būs tāpat visu laiku. Pagājuši gadu solīja un draudēja to pašu, un rezultātā šeit nenupilēja pat viena pilīte. Nu tā jau viss būs kārtībā. Mums sarunāts tur viss augšā. Jā, mēs šodien dejosim saules dēļ. Dziedāsim saules dziesmas. Jā, pielūksim sauli un tad viss būs. Sarunājam tā, ka tie, kas mājās tagad plāno braukt, ja viņiem ar šovakar jādejo ir savu. Lai kaimiņi brīnās. Kopējā enerģija strādās vislabāk kopā. Bet lai kāda laikapstākļi mums arī nepārsteigtu vai pārsteigtu, mēs esam gatavi visam. Un viss notiks tā vai tā, un ballīte būs tā vai tā labu.
Mēs esam te, tā kā brauciet pie mums ciemos. Super, brauksim arī, labi. Ne, tik traki nav, viņas ir tā tākstās īstenībā. Playground 333 jau rītdien uz vietas biļetes arī varēs nopirkt, braucot iekšā. Rītdien? Jā, rītdien, jā. Rītdien? Jā, jau rītdien. Varēs, teiksim, biļetes, ja man, zin kā, ja man nav internets vai vēl kaut kas. Biļetes varēs uz vietas arī nopirkt. Es ceru, ka viņas ir ierobežotā skaitā, bet es domāju un ceru, ka vēl būs. Labāk nopirkt laicīgi, tomēr, lai pa ceļam, lai nedrūzmējās pie ieejas daudz cilvēku, tā kā, man liekas, tas būs visiem izdevīgi. Tad, kad brauks uz Staķikā pakaļ kafiju un hotdogam? Jā, tur pa ceļam pie Staķika var nopirkt, jā. Sarunāts, es tā arī darīšu. Un tātad piekdien no 4 jau var braukt, var iekārtot telti, parādīs, kur ir telts vietas, ja tur. Telts vietas ir it kā norādīts, bet visiem ir brīva vaļa taisīt to teltu, kur viņi grib. Galvenais ne tajās ekstrēmajās zonās, kur notiek aktivitātes. Jā, akurāt zem šiem lecieniem nevajadzētu. Zem lecieniem nevajadzētu, jā, tur jau viena demonstrē, ka tas bišķiņ pa tuvu ir. Ja, tā ir viņu telts paša, tā kā Džeki. Bet, jā, telts vietas ir atzīmēts, bet jūtieties brīvi izpausties. Ļoti demokrātisks pasākums un foršs, man liekas. Tā kā jā, Playground 333, tepat netālu no Rīgas sporta komplekss, tas saucās Sporta komplekss 333, Tīnieki, Robeža. Man liekas, visi jau zin, kur tas atrodas. Tie motociklisti nebūs, būs kartingisti, būs wakeboards, longboards, skimboards, snowboards būs arī snowboards. Jā, mums būs sniegs. Tā kā viss būs. Brauciet arī jūs, izklaidēties un pavadat laiku, víkendu nedaudz savādākā festivālā, kā pierasts, vai ne, mums te visiem parasti. Un būs arī mūzika, diskoteka, dzīvas grupas un svētdien pusdzīvi dīdžeji. Multie dīdžeji. Atā. Čau! Piu!